Labdien visiem! Toyota ir atpakaļ. Man jau bija video par šo auto. Un problēma tā pati, tā teikt, garantijas remonts. Nu, nezinu. Redzēsim, kur ir problēma, bet jā, šoreiz nedeg ablūku. Tur abu tuvās gaismas nedeg. Nu, pagājušais dega blāva viena pusi. Tagad nedeg neviena. Nu, skatīsimies. Šobrīd ir ieslēgts gaismas. Šeit bija tā nelaimīgā vieta, ko viņiem nāk tie drošinātāji. Bija pakusuši. Kā redzam, viena puse šancē, otra puse ar šancē, te ar šancē un tā, ar šīs puses. Nē, ir veseli. Tā kā jautājums paliek. Kur ir problēma šobrīd? Kaut kas ar relēju. Jāatceros, kā viņam tas slēdzās. Jā, izvilkšu to drošinātājs ārā, pastīsimies, kādas tās ligzdas ir. Varbūt ir izdevuši vienkārši spuldzīts un es dabūšu to stulbu buferņiem nost. Nu, nekāda vaina izskatās, nekas nav izkusis tā vismaz uz aci. Skatoties, drošinātāji arī tāda diezgan normālā paskatā. Kāpēc abas lampas nedeg? Te jau gan atkal bija problēma, protams. Kaut kam te nevarēja lāgāt tik klāt. Nē, te nekam netiek klāt, tas ir točnam, bet man liekas, ka arī tam štepselim lāgā nevarēja tik klāt, lai vispār kaut ko pamērītu. Mēģināt atrast, kur štepsels. Šīm te gaismām. Skat, ko es atradu? Savu adatiņu. Tīs labi noturējusies visu šo laiku. Normāli. Labi. Jātiek. Negribās man šausmīgi pelot noņemt to buferi, tāpēc gribu 100% saprast, ka tā ir lampiņas vaina. Apskatījos schēmā, pirms planšeti izslēdzās, lai atrastu, kurš tad ir tuvās gaismas vats. Tā arī ir, kad sarkans zilu un balci mīnus 21 vatīga lampiņa. Adatiņa turpat, ko viņi atradās 3 mēneši. Laikam jau zināja, ka vajadzēs. Un kā redzam, deg. Nu, ja viņi spēj šādu te lampu nobarot, tad vadiem tur ir vairāk kā kārtībā. Vēl, protams, paliek jautājums par masu, kas arī varētu pazust, jo, nu, labi, tad neparādīšu, tad tur ir tāds liels sapūs savienojums, kur visas tās masas saskrūvējas kopā. Bet, nu, es domāju, ka viņas abās pusēs nevarētu pazust. Tas nav vārdos izsakāms, ka es mīlu Japāņu automašīnas. Nu, lai dabūt buferu nost, ir 3 skrūvas, jāatskrūvē augšpusē. Bez komentāriem. Grūti jau bija tam, kas vajag jau ir lipināts kaut kas te darīts, bet grūti jau bija tam cilvēkam, kas iepriekšreiz skrūvēja kaut kādas smēru uzliktas tam skrūvēm. Tu nezini, kāda Japāņu auto. Tad, kad viens skrūpas tam vairs dabūt nevar vaļā. Stulbās mašīnas godu vārds. Labi, kā tiem vāciešiem, bet, nu, šitādi, viņiem vismaz tas skrūvs ir nocinkots, ne šitādi mēsli uzlikti. Kā lai nomaina lampas, tūlīt jau būs te jautrība vēl, neviena no šitām skrūvēm jau vaļā nedabūs, kā bankā. Nu, ko, lukturs ir nost, bet jāsaka, mēri var izvilkušies. Grūti gāja luktu, grūti gāja visiem tiem buferu kronšteiniem. Kā jau es teicu, tad te bija visas 3 skrūvas bierūsējušas, beigās lielā trieciena pistoli. Bet tā kā kronšteins no vecām konserva bunžām taisīts, tad viņš, protams, locījās līdz, tad vajadzēja koku lucīti. Kaut kā dabūļu vaļā skrūvas ir šitādas te sapūšas galīgi. Tās, protams, atpakaļ nelikšu. Man drausmīgi griebas cilvēki, kas teiksim, apjājas skrūvus vai acīm redzam tādas, kuras vairs nevajadzētu skrūvēt, sabāž atpakaļ un paši priecīgi, kā saka, naudu saņēma un lai nākamais čakarējs. Bet labi, tas tā. Gāja lukturi grūti, nesapratu, kā viņi izdabu ārā. Augšā jau viss ok, tie skrūvas 2. Es tikai nesapratu, kāpēc arī apakšā nevarētu būt 2 skrūvas, jo buferis tāpat jāņem nost. Bet ne, apakšā ir vesels pasākums. Vienmēr sakot, apakšā viena vieta turās uz šādu te klucīti. Plasmas, kurš ieiet iekšā šeit, šajā vietā. Protams, tev ir jāzina, ka viņš ir tur jāspiež tik uz leju. Un tajā brīdī
tu vari kaut kā viņu izdabūt, izbīdīt ārā. Jā. Bet, nu labi, labākā daļa, protams, sekoja šo te kronšteinu. Viņš nāk šeit. Malā. Viņš nav jāņem nost, bet es beigās vienkārši nesapratu, kā viņu noņemt. Jo pilns internets ir video, kur šos lukturus ņem ārā, bet neviens cilvēks bez tam nevar parādīt normāli, kādā veidā tas tiek izdarīts. Nu, te es nezinu, te viena tā atskabarga nolūzusi. Vai es viņu nolauzu vai bija, nestrīdos. Bet problēma tā, ka tu nevari saprast, ja tā kā viņš tur baksta tiem skrūvgriežiem, tu jau nezini, ko viņš baksta, vai viņš uz iekšpuses spiež vai uz sāniem spiež vai ko. Un galvenais neviens nevar parādīt pēc tam to lukturu, šiten tur nāk tā un šiten nāk šitā. Nu, tāpēc es parādīšu, lai kādam moši noder. Nu, tad tā ideja tāda, it kā ļoti vienkārši te visi, bet tajā brīdī, ja tu nezini, kā tas notiek, tad, nu, varam redzēt, te ir tāds aplītis, ne, bet aplītis tāds kā cilindriņš, viņš uzspraužās vienkārši šādi te virsū. Un tas nozīmē, lai šo te daļu atbrīvot, viņi vienkārši ir šādi te lukturus, teiksim, virzienā, mašīnas braukšanas virzienā, it kā tā vieta jāspiež uz augšu, bet ir problēma jau tā, ka te tikai no vienas puses tu tiec klāt vienai atskabargai. Tas nozīmē, ka šitā, kas ir nolauzta, to tu vari paspiest skrūvgriežu šeit, bet tad iznāk otra, tev ir tā kā, nu es nezinu, vai tas lukturs bišķi jāpabīda. Nu, tur tā diezgan interesanti, bet, nu, problēma tā, jā, ka tajos daudzos video neviens pēc tam nepaskaidro tieši, kas ir jānospiež un kas ir jāatspiež. Tā kā, nu jā, tāpēc ir šis viens kronšteins, plus vēl viņš aprūsējis, tad tur ar kaut kādu bērzi un tu jau nesaproti, kas un kā. Šiten arī viss tas lukturīšs izņēma ārā. Te jau arī, godīgi sakot, nekas labs neizskatās tālaidēs, bet tam tiek arī bez lukturu ņemšanas nost. Jā, bet, nu šitas ir tas, kāpēc man Japāņu auto nepatīk. Es daudzas lietas cienu Japāņu autoņiem, piemēram, to, ka viņi ļoti ilgi turējās pie tādām klasiskām vērtībām, ka bārstuvāks ir no metāla, izplūdes kolektors, ne, bet ieplūdes ir no metāla. Nav tā kā Volkswagens, ka tik kaut ko no plastikātu uzražot. Es kaut kāds gadus atpakaļ bija divgadīgai Toyotai kaut ko darīt. Tur bija arī viss, vēl joprojām bija no metāla. Par to es cepuru nost, bet nu, tā nenormālā rūsa, visās malās. Es vienkārši varu derēt, ka nevienu no šīm skrūvēm nekad neatskrūvēs vaļā. Viņas ir visas nolūzīs, pilnīgi visas. Nu, bēdīgi. Nu, lai man piedod Toyota fani, bet sevis Toyota negribētu. Nu, varbūt es dzīvotu kaut kādā Āfrikā, kur nav rūsas, tad tā. Bet šitas viss ir diezgan... Nu, protams, vispār jautājums, kāpēc tuvās gaismas spuldzītes nomaiņa jāpadara pa pasākumus, nezinu, cik ilgu laiku te ar buferu demontāžu un vispār jau tā kā, nu labi, tās pārdomas. Lukturs ir ārā, otrā pusē jānoņem, bet jāmaina uzreiz, ir pilnīgi visas spuldzes jaunas, nekāda taupīšana, jo darbs, lai viņi noņemtu, ir milzīgs salīdzinoši pret to, cik maksā spuldzīte. Tā kā jāmaina nost, visu ko nomainīt un jāliek tik atpakaļ. Nu, arī tāda lietiņa, kad tā, skrūvas augšpusē ir abas izskrūvētas, viņām iznāk tā, ka tam dībelim, sauksim viņu to tā, viņam ir tāds izvirzījums. Tas nozīmē, kad ir jāizdara šitā te, ir jāpaceļ uz augšu un tikai tad viņš jālaiž, nu tā kā jārauj uz ārā tas lukturs, savādāk viņš turēsies joprojām pie tām vietām. Parādīšu arī to nelaimīgo masas punktu, par kuru man bija aizdoms, ka tas ir vainīgs iepriekšējā video pie lukturiem. Tā, otrā pusē tieši tāds pats. Nu, varam redzēt, ka viņš izskatās maigi izsakoties krimināli. Bet, lai arī cik ļoti es saprotu, kad viņu vajadzētu notīrīt preventīvos nolūkos, tad no otras puses skatoties šeit uz to sapūšo skrūvi, es saprotu, ka es to darīt negrasos. Es viņu varētu vienīgi sapūst kaut kādu VD40 ar cerību, ka kādreiz tas palīdzēs, bet, nu, es esmu 99,9% pārliecināts, ka brīdī, kad viņu vajadzēs atskrūvēt, viņu vienkārši nolūzīs. Nu, diemžēl ar to ir jārēķinās, lietojot šādu auto, ka visas problēmas būs arī ar visām šīm skrūvēm.
Kā jau bija arī iepriekšējā video, tad regu drošinātāji kastei abas skrūves nolūza un izvērpās vispār tur no plastikā ārā. Labāk nerunāsim par šī jautājumu. Ko mēģinām otru pusi? Tagad, kad 100% zin, kā tam visam būtu jādarbojas. Te viens klipsītis jāizņem. Tā, tad ir skrūve apakšā šeit buferim. Viens skrūve apakšā šeit tā jau nolūza. Bet nu redzēs, es to tādu kaut ko darīšu, ne? Tā. Lūk, pa to lūgturu buferis stiprinās šitajā vietā. Viņu tā kā ņemā vienu roku šejienes un vienu roku te kaut kur un tad tā kā uz leju drusku. Un tad viņš tur smuki iziet ārā. Bet, nu jā, te tā otra vieta, ka lūgturs stiprinās, tad nu jāizvēlās vai mēģina tā kā lūgturu pacelt uz augšu, vai mēģina to metālu paspiest uz leju. Nu, princips tieši tāds pats ir. Ir sanāk, kad ir jādabū drusku uz augšu tāds mēlīte, lai tajā vietā iznāk ārā. Es tur sapūtu ar kaut kādu. Ar silikonu sapūt to vietu. Parādīšu, kā viņi te izskatās. Nu, šitas iznāca labi. Jautājums ir par šo vietu vairāk, kā viņi tur pa solīdu izdabūt. Bet, nu, tūlīt pastīsimies. Tur, bet, nu, kaut kā iznāca šitā vieta, bet es vēlreiz saku, šitien nevajag viņu ļoti griezt, jo pretējā gadījumā atlauzīs šito te maliņu. Viņš ir tā čut, lai izlec, un tad ir jātiek uzreiz pie šitās vietas jāsāk. Jo viņi nedrīkst nekādā gadījumā vairāk tad šitādā veidā mēģināt viņu izraut, jo tad atlauzīs lukturim šitā malu un sačakarēs spārnu. Nu, nemaloši, nolūza man arī otrā pusē šī pat austiņa. Nezinu, kā viņu var normāli dabūt ārā, ja problēma tā, ka tas skrūgriezi var, teiksim tā, viņu palocīt tikai šīs puses ausi, a tā puse atrodas aiz luktura. Un es nezinu. Nu, plasmas ar veca paliek. Bet, nu labi, viņam jau tās ausis mazākais, jo viņam ir šai detaļai, šim kronšteinam galvenais ir noturēt viņu, tā kā, lai viņš neiet tālāk uz to pusi un nesāk rīvēties gar spānu. Uz šo pusi tas lukturs diezē baigi nāks. Bet jāsaka, arī ar vienu nolaust ausī, tur nevarētu teikt, ka viņš baigi viegli nāca ārā, tāpat bija pamocīties, tā kā, nu... Es reāli nesaprotu, kāpēc šeit nevarēja atrasties skrūve un šeit nevarēja atrasties skrūve. Kāpēc šie divi brīnišķīgie izstrādājumi bija vajadzīgi konstruēt tā vietā, lai uzlikt uz apakšu arī uz skrūvēm. Nu, labi, kā ir tā ir. Nu, ko padarīts ir? Jāsaka, laiks aizgāja diezgan. Visu, kamēr pēc tam tur atķibina katru to lietiņu atpakaļ. Kā solīja, jaunas skrūves. Sasmērētas. Šīs ir no Volkswagen durvīm, cinkotas, smuks skrūvīts. Nariņas ir tik īsas, ka viņām nelien liekas tur gals aizmugurē ārā, kam aprūsēt. Nu, atpalicis vēl plasmas ap motoru tur aplikt un būs kārtībā. Tā kā labi, paldies, kas noskatījās. Un tad jau līdz citam video.